man besīja viss tās elektronikas, tāpēc, ka man patīk krāsa, ka tur vienkārši paņemt un piestumties klāt. Ka tā ērtāk, jā. Nu, bišķi ir, jā. Okay. Nu, uzdevums tev zini, kāds šodien būs? Nu, nenomirs. Nu, tas arī, jā. Okay. Tas arī, jā. Bet es sākumā tev teikšu komandas. Aizdzīšu līdz kaut kādam spotam. Un no tā spota, nevis mēs tur kaut kur stāsimies, bet vienkārši no tā spota es tev pēc tam ieslēgšu apakaļceļā veizi. Tu atpakaļceļā brauks pēc veizes, tev nolikšu telefonu. Un pēc tā tu vadīsies šeit atpakaļ. Okay. Ja? Braucienu es tev nevērtēšu. Kādu domā, kas viņu vērtēs? Skatītāji? Jā. Good luck. Tā kā tev būs jāizstāv savas tiesības. Man jau kaut kas rakstīja, ka es nenopelnīju savas tiesības. Kāpēc? Nu, ja tu CSDD esi nolikusi, tas vispār tā nevar teikt, ka tu neesi nopelnījis. Nu, es par to pats pagaidu, es gribu parādīt, speciāli paņēmu līdzi. Tu jau nevari kā influencers, nezinu, kaut kā izbēgt cauri tam visam procesam. Jā. Nu, jā. Kurā tev ir 9. maijs, rodas zīmīgs. Šodien, kas ir? Mēnesis rītā būs. Ok. Tā kā es rīt svinēšu. Nu, es tev uzdošu pēc tam visādus jautājumus, tad tāds, nu, vienkārši random, lai interesantāk ir skatītājiem un tā. Viss, tev virzamies izē. Uz kurien? Tur nav izē. Es domāju, ka tur es pats šeit arī īstenībā diezgan maz zudīs, bet man liekas, ka pat reiz mēs tiksim ārā. Un tad mums vajadzētu pa labi tikt uz to lielo ceļu. Es tā kā tiešām pirmo reizi. Nu, tāds kuģītis bišķīt ir, jā. Vienīgais, kas ir jāpiedomā, šaurās vietās atkāpes. Dievs. Jā, tā kā, nu, ja tu tur bišķīt... Bet viņš man neliks parkoties. Nu, tikai atpakaļ ceļā. Nē, tas sanāk. Tad mēs pa labi un tad pa labi uz lielā ceļa. Jocīgi, man bez pedāļiem, man pierasts visu laiku, kad ir tie pedāļi, bet ne. Un kājas trīc, man ir ļoti bail. Tas kā tādi, es vēl neesmu pieradusi pie viņas. Tad pirmās 5 minūtes nevar vērtēt, jo tā kā, nu... Tas skatītājs ziņā. Tu pastāsti, varbūt, kā tev vispār bija ar pirmo pieredzi, ka tu vispār sāki kaut ko mēģināt ar mašīnu. Tu atceries, kāda tev bija? Jā, cik tas sen bija vispār? Mēs pa labi, ne? Jā. Jā, man tas bija... Nu, pirmo reizi es Rektapus video piedalījos. Es tur braucu ar manuālu, ar ko man vispār nesanāca. Tas bija tas, ka tu it kā raudāt sāki? Jā. Bet tā raudāšana bija patiesa, vai ne? Ne, taču. Smaktris, jā. Tiešām nebija patiesa? Nu, jo izskaties reāli. Nē, man bija acu spilieni līdzi, un es tur pat video var redzēt tajā mazajā kameriņā, ka es tur stāvušā tajā acu spilienas liek iekšā. Ok. Bet tad tiešām nāc, ka tu ļoti labi atkarsies. Sorry? Nekas. Tā, nu jā. Man vienmēr ir interesējuši mašīnas. Bet tā reāli bija tava pirmā pieredze un video, ja, filmējoties? Nu, ar braucot. Tu vispār tā kā kaut ko mēģināji ar mašīnu izdarīt? Jā, tieši manuālo. Un tad kaut kā, es nezinu, es esmu passenger princese profesionāli, ja? Visus gadus vienmēr esmu bijusi pasažieros. Un tad man vienkārši draugs visu laiku braukāja, un tad es kaut kā paprašīju, lai šī var pamēģināt tur pa rajonu bišķi pabraukt, un tad es kaut kā pabraukāju. Man iepatikās, man pilnīgi pat sapņos sāka rādīties, ka es mācos braukt. Okay. Un tad sakrita, ka man uzrakstīja autoskolu un piedāvāja sadarbību, un tad es sāku mācīties. Vajag, vai ne? Jā. Ja plāno uz vasaru iegūt autovadītāju apliecību, šobrīd Bavā piedāvājam tiešām lielisku piedāvājumu B kategorijas teorijas kursam un dāvanā dodam 1 mēnesi Bava abonementu. Par cik saturs Bavā ir ļoti daudz, kādu laiku atpakaļ izveidojām jaunu updateu, bet cik esmu aptaujājis cilvēkus, diezgan daudz viņi par šo updateu nezina un neizmanto, tieši tāpēc arī parādīšu, kādā veidā tad viņš strādā. Tātad šobrīd esam iegājuši Bava LV, aiziesim uz profilu. Profilā pašā apakšā noskrolojot, mēs tātad redzam profilu uzstādījumi un pieņemsim, ja mēs mācamies, nu, lai ir tā pati Rīga. Un šeit mēs varam izvēlēties līmeni. Gatavojos eksāmenam, viduvējs vai iesācējs. Sākumā parādīšu, kas būs, ja ir iesācējs, tad uzliekam iesācēju, spiežam saglabāt uzstādījumus. Un tālāk mēs jau ejam uz galveno izvēli
un ejam uz satura ieteikumiem. Un šeit jūs redzēsiet saturu, ar kuru es jums iesaku sākt, jo saturs tiešām ir ļoti daudz un lielākā daļa noteikti nezinu, kā tad viņu labāk, pareizāk izmantot un kas būtu tas efektīvākais variants. Tieši tāpēc ir sakārtots 3 līmeņos, un ērti ļoti ir tas, ka tiklīdz kā jūs pieņemsim, apskatīsiet kādu no saturiem, piemēram, apskatīsim šo. Šajā video apskatīsimies, kā pareizi apstāties un bremzēt. Pēc tam, kad būsiet noskatījušies šo video un atgriezīsieties atpakaļ, redzat jau, ka jums šis boksiņš parādās zaļā krāsā. Līdz ar to jūs zināsiet, kas ir apskatīts, kas nav apskatīts un kādā chronoloģiskā secībā būtu pareizāk jums to saturu izmantot. Protams, ka jebkurā brīdī jūs varēsiet darīt, ko jūs vēlaties, teiksim, gribēsiet, tur paspēlēsiet virtuālos braucienus, vai paskatīsieties kādus citus video, bet tas vienkārši ir tāds izveidots mans ieteikums. Pieņemsim, aiziesim atpakaļ uz profilu. Piemēram, jūs jau tagad gatavojaties eksāmenam, aiziet uz tiem pašiem iestatījumiem un liekat gatavojas eksāmenam. Saglabājat. Un tālāk jau atkal dodoties uz satura ieteikumiem, redzam, tātad esmu jau jums sagatavojis informāciju, kad es iesaku noteikti atkārtot tehniskos jautājumus, jo B kategorijas vadīšanas eksāmenā mums būs viens tehniskais jautājums noteikti, un tālāk jau dažādi raksti par viltīgām vietām, krustojumiem, kurus noteikti vajadzētu zināt, un dažādi arī vērtīgi video ar kursantu eksāmeniem. Tā kā tie, kas gatavojas eksāmenam, noteikti izmantojot šo lietu, un kā jau iepriekš minēju, tie, kas iestāsies BAV autoskolā, saņems šo saturu mēnesi par brīvu, varēs izmantot un efektīvāk gatavoties braukšanas nodarbību. Tas tik karsts. Es ieslēgšu to tieši sāku slēgt. Priecīgi, ka šitādai mašīnai nestrādāt kondiškā. Tas būtu traki diezgan, jā. Ja tev pa daudz būtīs, saki, Jā. ieslēgšu puši vairāk. Nu, jo... Tad pieņemsim, ja tu sāki ar manuālo darboties. Nē, man nepatīk. Vispār man... Kāpēc izdomāji uz automātu? Tu saprati, ka manuālais tev vispār nepatīk? Jā, es nespēju saprast, kā viņš vispār strādā. Man kā stāstīja, man skaidroja. Es pat video kaut kāds biju skatījusies, kā ar manuālo brauc. Man liekas, tik nērti, tik... Kā teica Kylie Jenner, ka mums 3 pedāļas, mums nav 3 kājas. Tāpēc es pilnīgi viņai piekrītu. Un es uzskatu, ka man tas nav vajadzīgs. Un es zinu, ka ļoti daudz saka, ka tas ir sliņķiem automāts. Bet es nezinu, pagaidām... Es tā neteiktu tiešām. Pagaidām man nav bijusi problēma ar to, ka es nevarētu dabūt mašīnu, jo šobrīd viss kāršēring un viss ir pārsvarā. Vienīgi, ka negribu citī bija busu ņemt, tas ir manuāls, bet tā viss pārējais... Citu nemaz nav manuālo. Bija, kādreiz citī bija tā neglītā mašīna. Fietiņi, 500 mazāk. Bet tā viss pārējais ir automāti. Viss automāti, jā. Neskaidrs, ko tu jauniešiem ieteiktu, pieņemsim? Jo tagad es domāju, ka ļoti daudziem šitā ir beigā dilema. Tas ir... Manuālais vai automāts? Meitenēm automāts. Nē, ja nopietni, man liekas, tas viss atkarīgs no tā, ko vajag. Kādas ir, man neinteresē nekādas driftošanas, tur kādas šās saulītes un tādas lietas. Man interesē vienkārši braukt tik no punkta A līdz punktam B. Un es domāju, ja es būtu likus manuālam, man tas viss braukšanas prieks būtu arī pazudus, varbūt raudātu. Man liekas, ka varbūt pat ļoti daudz arī pametās mācības, jo viņiem liekas, ka viņiem nesanāk. Viņiem liekas, ka viņiem nesanāk. Bet īstenībā viņiem vienkārši nesanāk ar manuālo. Manuālais ir tāds, jā, bišķīt sarežģītāks. Bet, zin kā, man liekas, ja tev tā kā ieliek pareizās pamats un tu piedomā un, teiksim, darbojies ar to visu, tas viss ir reāli. Bet tam, kad ir baigi jāizvērtē to, vai tev tiešām vajag tā manuālo, tas tā ir. Tāpēc, ka, piemēram, nesen man tāds labs piemērs, viena sieviete atnāca, viņai bija tiesības uz automātu, viņa bija likus pirms gada, pie kreisi krustājumā. Un sanāca tā, ka viņai tagad piedāvāja darba auto, kas ir manuālais, protams. Un tāpēc viņa bija spiesta tagad likt uz manuālo. Es pie kreisi. Es izslēgšu tādu stopu, viņš to neslēdz. Un viņi kaut kādas nodarbības, nezinu, mēs kāds 5-6 izbraucām kaut kur tā tīri, lai viņi pierod pie tā manuālā un bišķiet atkārto eksāmenu un nolika. Un viss kārtībā ar pirmo nolika eksāmenu. Viņa tā arī teica, ka iespējams, ka ja viņa būtu tad sākus ar manuālo, viņa nemaz nebūtu aizgājis līdz galam.
kad viņa ar to automātu arī negāja, tā baigi viegli, bet pēc tam aizgāja. Un tā kā citiem tā arī ļoti labi izēja. Sapratu, ka es neredzu. Pa labi brauks. Es šaubos, ka es likšu uz manuālo kādreiz. Mazums, ja kādreiz kaut ko vajadzēs. Man liekas, ka manuālais vairāk, man sāk baigi iepatikties tagad tāds retro stiliņš vispār. Autiņiem. Tiešām, kas jau ir tāds reāls retro. Un brauksim pa kreisi. Un tas, man liekas, ir vienīgais, ka pēc tam tā kā, pēc kaut vai 10 gadiem būtu aktuāli kādam, teiksim, dabūt to manuālo. Bet tas, ka visas jaunās mašīnas ar automātu, tas tā ir. Sašams, viņš brauc, nebrauc? Tā var paspēt droši. Un kā tev eksāmenā pašā gāja? Vai tās sajūtas viss, ka tu gāji iet lai vairāk par to, tā kā pa mentālo, jā. Tieši CSDD eksāmens, jo daudziem vienkārši, kāpēc saprast, daudziem ir ļoti grūti tik galā ar stresu. Viņi ir labi sagatavojušies, samācījušies, visi kārtībā, bet viņi aiziet, viņi netiek galā ar stresu. Tu jau nolika pirmo taču, ne? Visu es nolika pirmo. Wow. Tāksim pa labi, tāpēc, kā tev tas mentālais? Tev bija tāds stress vai kā tu sagatavojies tam visam? Man vispār ar CSDD ļoti paveicās, jo es 8. datumā mani palaida autoskola uz to CSDD, un 9. datumā es jau dabūju eksāmenu, kas, 8. un 9. Es nākošā dienā, es pieteicos, un jau nākošā dienā dabūju eksāmenu. Tu noķēri laiku. Jā, es tur gāju, man bija tā, ka pirmoreiz dabūju 30. maiju, un man likās, wow, nice, jau ir kā maijs, jo man brīdināja, ka varētu būt jūnija vidus tikai. Jā. Ir laiks sakārtot to spoguli. Tāpēc jālaiž gājēji, lai pieraklētas. Tieši tā. Par to mentālo, ņemot vērā to, ka es tik ātri tiku, man bija nereāls stress 2 dienas. Tieši to dienu, kad es pieteicos, es no rīta tieši dabūju to vietu. Un man bija ļoti bail. Man vēl paveicās, ka man tieši sakrita, ka man arī bija 2 braukšanas, gan tajā 8. gan tajā 9. kurā es dabūju to. Bet tev bija šī pārtraukšana. Zini, ka tev bija bail. Man bija bail. Par ko? Par ko jūs visi baidāties, teiksim? Es baidos no tām lietām, kuras es nevaru paredzēt. Jo es zinu, ka es māku braukt, es zinu, ka es zinu noteikumus, ir cilvēki jālaiž, neko nebraucam nost, spoguļos skatāmies, to visu es zinu. Bet ir taču kaut kādi, piemēram, motociklisti, jā. Ir visi tik daudz apstākļu, kurus nevar ietekmēt, un man vēl bija ļoti bail izgāzties, jo man bija bail iegāzt manu instruktoru, man bija bail iegāzties, man draugs man ticēja, man neviens nezināja, ka es eju uz eksāmenu, zinot manu instruktoru, autoskolu un manu draugu. Neviens cits vairs nezināja, ka es lieku to eksāmenu. Okay. Un jā, man bija tiešām bail, ka es izgāzīšos, ka es tur... Tu tev vairāk tā, teiksim, atbildība bija par tiem pārējiem visiem tā kā cilvēkiem, nevis tā kā priekš sevis? Plus man nepatīk failot, jo man ir kaut kā no skolas laikiem iegājis, tev ir eksāmens un nevar viņu pārlikt. Ja tu izgāzies, that's done. Jā. Lai gan es sev mierināju, ka ja kas būs sliktākais, man būs vēlreiz jāsamaksā tie 40 vai cik tur tie eiro un vēlreiz vienkārši jāliek. Bet man galvā bija tāds, tas būs pasaules gals, ja es nenolikšu. Bet man liekas, zini kā, daudzi sev uzliek tādu baigi lielo pressure, lieku. Jā, tiešām, man visu laiku viss saka, oi nē, tā kā uz eksāmenu, tu nevari, tev galvā visu laiku ir tas, ka tas ir fucking eksāmens, tu nevari vispār domāt, ka tas nav eksāmens. Man atkal, zini kā, vienmēr ir paticis, cik es esmu ar CSDD tur A kategorijas līdz un vēl visu kaut ko, tad es vairāk eju kā tādu izaicinājumu. Ka man patīk tā kā, pamēģināt tā kā sevi tajās situācijās pārvarēt. Bet, ir grūti, protams, tā pagriezt, ja tev tas ir tā kā jauns, ka tu esi salīdzinoši nesen to mācījies, teiksim, pie kreisi kirstēmā. Pie gabarītēm apradi jau pamazām? Jū, pie tiem pedāļiem arī. Nav tik traki, vai ne? Nē, viņi ir ļoti tādi stīvi. Ak, Dievs, tik briesmīgi. Tas bija, ja šis ar mani notikt eksāmenā, es tagad sāktu raudāt. Jo man visu laiku teica, galvenais uz sliedēm. Par šo tu vēl neizkrist. Es atstāju vērtēšanu skatītājiem, bet par šo tu vēl neizkrist. Jā. Tu izkrist tad, ja tev reāli tu sāku traucēt. Ja pa to brīdi pretīm nāk mašīna, tu viņai traucē. Jā. Tā kā par šo vēl būtu vidējais maks.
No kā tu vispār, man arī pašam interesē, kā tu vispār tā sāki savu influenceru karjeru? Es domāju, ka daudziem nepatīk tas vārds influenceris, bet tā jau pa lielam arī ir, kad savā ziņā kaut kādu daļu auditorijas mēs tā kā ietekmējam. Es pilnīgi nejauši, es sāku likt kaut kādas TikToku video, un es vispār neko tur neredzu. Tāda lēnītēm. Un pilnīgi, nevienā brīdī man nebija doma, ka es tagad kļūšu par kaut ko. Tad tu nesāki ar mērķi, Nē, mans mērķi bija... Tad... Nē, man bija tā, ka es sāku likt tos kaut kādus video. Ok, viņi iet pāri viss kārtībā. Es sāku likt tos video, kaut kādus story times, un tad viņi kaut kā sāka aiziet, un tad es sapratu, ka cilvēkiem interesē. Un tad man bija 5000 sekotāji TikTokā. Mans pirmais mērķis bija dabūt 10. Visa, 21. gada laikā, es tieši sāku jau 21. gadā tā nopietnāk. Un tad sanāca, jā, ka es tur mēnešu laikā dabūju tos... Mēs bēgsim krustējumā pa kreisi. Tos savus vēl klāt 5000. Un kaut kā aizgāja. Man nevienā brīdī, es pat sev kaut kāds pirmo kādu gadu, pusotras pat par tiktokeru sev nesaucu. Es domāju, es neesmu tiktokeru, es vienkārši kaut ko filmēju, kaut ko... Porši varam pamāt viņam. Vēl viens. Jā, Porši nav īstenībā maz. Es tagad fanoju par Kuprām. Lai gan tie paši Seat. Nereāli. Viņai ir kaut kas tā mašīna. Viņa ir tāda diezgan stilīga. Es braucu ar Kupru vienreiz. Jā, es savācu tos 10 000 un kaut kā aizgāju. Un tad kaut kā tagad vēl projām eju. Gribu ūdeni padzerties? Nē, es jau padzēros tur pie tā sarkanā. Mēs regulējumā brauksim pa labi. Jā, apmals es vispār nejūtu. Jūtu tikai tad, kad atsit. Tad jūtu. Man nepatīk. Man liekas, šeit ir viena josla, un man nepatīk, ka cilvēki šeit vienmēr divās joslās brauc. Tāpat arī, centrā. Tur arī tas sajūt, ka tur ir viena josla, visi vienalga divās brauc. Valdemāra es pa vidu braucu. Es nezinu ielas. Es pa vidu Valdemāra iela tā, kas pa Vanšinieku, tu brauc vienkārši taisni. Jā, tā ir tā. Tur tāds šaurs paliek, un tur arī brauc divās rindās. Kad tu saprati, ka tu tā kā, iesi šo ceļu uz visu to influencēšanu un tiktokiem un visu, un ka tu gribi... Es vēl sapratu. Nopietni, jā? Man vienkārši kaut kā... Man vēl projām citreiz šokē, ka man kaut kur pasauc vai kaut ko atsūta pa brīvu. Man nav tā, ka es tur aktīvs tādu Tu negaidi tā kā, jā? Nē, es vispār, kaut kādas lietas, ko es gribu, es vienkārši pie tām strādāju, domāju kaut ko. Man nav nekāda, nezinu, tur stratēģija, ka es pat vārdu stratēģiju nemākšu runāt. Bet par sadarbībām, pieņemsim, tu pati arī kaut ko meklē, vai tu tikai, ja tev piedāvā? Jo, pieņemsim, skatījos vienu podcastu ar Niklāvu. Un Niklaus izrādās ļoti daudz tā kā, rakstot, izdomā viņam vajag tur to, ja tur, nezinu, grib pa brīvu ar taksi braukt uzrakstiem, vai tur negribat sadarbību un tā. Tu arī tā, teiksim, darīt? Es tā gribētu darīt, bet tā kā es mentāli nespēju, tā kā es esmu ļoti sensitīva pret atraidījumiem. Jā. Nē, tagad ir sadarbība, ko es ļoti... Kāpēc mēs skanam? Es labi, viņš pabrīdina, tu esi tuvu. Ir sadarbība, ko es šobrīd ļoti gribu ar kādu no carsharingiem. Un es it kā uzrakstīju... Lai viņi ieklausās tagad. Jā, klausieties. Es uzrakstīju vienam no carsharinga servisiem, man neatbildēja, lai gan viņi man seko Instagramā. Un es teiktu, ka parasti, ja man kāds piesako no uzņēmumiem, es jau nojaušu, ka viņi varētu gribēt rakstīt kaut ko pavisam drīz. Un es pati, tā kā nē. Bet ja man tiešām kaut ko ļoti gribās, kas tagad ir tas carsharing, kaut kāds bonus, jo es ļoti daudz naudu tērēju, tad, jā, viņiem es rakstīju. Bet īstenībā man viena no pirmajām sadarbībām, kas bija, kad es filmēju drogām TikTokus, es pati rakstīju, jo es gribēju, lai man sūta make-up pa brīvu. Un tad... Būtu forši īstenībā, Tad beigās, jā, sanāca, ka es uzrakstīju, un viņiem tieši vajadzēja satura radītāji, kas viņiem taisītu saturu priekš viņu sociālajiem tīkliem, un tas bija mans tāds pirmais, kuras kaut ko taisīja sadarbību. Man liekas, kā arī daudz uzņēmumu, tomēr vēl joprojām ir diezgan daudz tādi, kas neizmanto baigi to sociālo visu mediju un, krustējumā pa kreisi. Man liekas, ka pat ir labi, ka tu uzraksti, viņi sāk aizdomāties, varbūt mums tiešām vajag un tā tālāk. Es domāju, ka tas tādā ziņā pat var ļoti labi nostrādāt. Jā, bet ir ļoti daudz uzņēmumu, ko es, piemēram, arī redzu TikTokā, ka viņi grib to savu TikTok, viņi
tiem darbiniekiem tur liek to TikToks, tos filmēt, bet viņi vispār negrib tā kā ieguldīties tajā, nu tā kā normāli, jo TikToks arī tas ir tas pats mārketings. Gan finansiāli, gan laika ziņā, jo citreiz es redzu, ka vienkārši, nu, vispār neieguldās tajā, viņi tā kā pazīstams. Kāds trendus tur taisa. Nu tā kā, un arī, piemēram, ļoti daudz grib ļoti pa maz naudu dabūt kaut kādu satura skatījums, tāpēc... Nu jā, kad viņi, es domāju, ka neapzinās tās cenas. Nu jā, viņi vēl man liekas, nesaprot. Un tad vēl viss tas skandāls par tieši konkrēti TikTok, ka viņi tur taisīs ciet, un ka ļoti daudz uzņēmumu negrib tomēr, tur dati un tā. Kādu tieši dati? Nu bija, piemēram, Tets pārtrauc savu TikTok, jo viņi gribēja TikTok taisīt, bet tad tur kaut kāds tas viss prikols ar to, ka tos datus tur ņem. Bet tieši kādus datus? Nu, es domāju, par ko tur stresot, vienkārši man arī ir uzņēmums, vienkārši nespēt, par ko tur uztraukt. Nu, nezinu, ir taču parunāja cilvēkiem, ir taču visādi, kas domā, ka viņus tur visu novēro un visiem viņus datus ļoti vajag. Tā kā mums jau sen viss var izsekot un tā tālāk, es vispār nespētu, kāpēc cilvēki par to iespringst. Ko tur beigi noslēpt, nu? Nu, jā. Kad tu esi tur kaut kāds narkodīlers, un tad es saprastu, ka tur Nu, ko jā. slēpt, jā. Bet tad jau vajag Telegramu izmantot, nevis TikTok Jā. reklāmai. Šeit es ceru, ka izlīdīs ārā tā tava galviņa un zaļš parādīsies, debetceļu tolerance. Bet es nelikšu šoreiz, jā, tāpēc, ka es nesaku priekšā skatītājiem. Lai viņiem tā interesantāk. Šitāds video īstenībā vēl nav bijis. Tā kā es domāju, kaut ko vienkārši... Pareizi trajektorija tad nebūs, jā? Tur skatītājiem arī ne tikai sliktās lietas, bet arī labās ir jāpieraksta. Bet tas ir labs veids īstenībā, kā komentāru dabūt. Arī es īstenībā pat par to nebiju tā kā domājis, ne tādā veidā. Es vienkārši domāju, kā uztaisīt kaut ko bišķīt savādāk, jo visu laiku tā kā viens tas standarts. Praktiski pie kreisi krustā. Un es tā diezgan spontāni īstenībā. Man tās idejas parasti tā hops uznāk. Īstenībā es šodien to iedomāju. Es domāju par to maršrutu tieši, no kur tev tā kā padzināt un tā. Un tad es saprotu, tad es tā kā daļu varu tevi aizdzīt. Daļa tev izdzīs atpakaļ, kas arī īstenībā ir interesanti pēc navigācijas, jo kaut kad tas būs vēlāk eksāmenos arī. Daļa kaut kāda no brauciena. Un arī tas, ka skatītājiem interesantāk, jo viņi jau vienmēr iesaistās, viņi tāpat visādus komentārus tur raksta, tur bija tas, tur bija tas, tur bija tas. No, ir bijis kaut kāda sadarbība, tā nav jāsauc ar ko, bet kur tā nav patikusi riktīgi. Es nezinu, tur riktīgi cringe bijusi vai kaut kas tāds. Tā es varu pateikt ar ko. Nē, ir viena... Man bija viena no pirmajām sadarbībām ar vienu tālmācības vidusskolu. Un man ļoti... Es nevaru teikt, ka man nepatīk tā sadarbība, man nepatīk tas, kā viņi tālāk gribēja strādāt, jo kas man... Finansiāli vai darbiziņā? Tas, ko viņi gribēja, viņi vienkārši, man liekas, tu nevari likt visiem influenceriem, tiktokeriem, satura radītājiem teikt vienu un to pašu. Ka vienkārši viņi atsūta tev tekstu, jā, un tev saka, mani draugi. Jā, no tās vidusskolas. Tā, ka tas ir, cilvēki jūt to, tas nav no sirds. Ka tā nav tāda īstā pieeja, man liekas, tā liekas. Jā, un tad, tas ir tik fake, tā, ka tā jau ļoti daudz tagad čeko, vai cik tas ir fake un tā. Man liekas, tādai lielākā vērtība sadarbībai ar influenceri ir tad, ja viņš tā kā parāda saistībā ar to, tā kā sevi. Ja tu saprati to domu, ko es domāju, ka viņš pats tā kā izdomā, kā viņš to grib parādīt, tā kā caur sevi, kāds viņš vispār ir, teiksim, influenceris, nevis, ka tev vienkārši iedeva random tekstu un tagad pamauc. Jā. Jo tas, man liekas, ir tiešām neefektīvi. Tad tu vienkārši tā kā, man liekas, uzņēmums vienkārši tajā brīdī nopērk seju, bet es domāju, ka tur nav efektivitātes. Jā, un kas man vēl uzņēmumos nepatīk, ka ļoti daudzi grib ekskluzivitāti. Tā, ka tu, piemēram, reklamē tikai viņus, un tad viņi, piemēram, nopērk tev, nezinu, tur 6 mēnešus, tu parakst līgumu, tu nevari vairs neko citu reklamēt. Kas ir konkurentiem tieši? Jā. Un man liekas arī tāds, ja tu esi gatavs maksāt par to, tad no problēma. Bet ja viņi vienkārši grib kaut kādiem pārsimts eiro dabūt, ka tu nepelni tos pārsimts eiro, tad ir tāds... Bet es saprotu, ka visi jau tagad grib mazāk iztērēt un vairāk iegūt. Tas pilnīgi saprotams. Bet tu jūti to, kad spiež beigi tā uz cenām, kad piedāvā tādus smieklīgus ciparus un tā? Ja baigi,
Nu, man ļoti nepatīk, ka mums ir maz budžets. Un tad nerakstiet man ar savu mazo budžetu. Ja sākas tā, tad jā. Jā, man ir bijis pat sadarbība ar diezgan zināmu brendu, kurš vienkārši tā arī sāka sarunu. Ka mums nav liels budžets, un tad par to budžetu, ko viņi man piedāvāja, nu kā man tiktu, ka ir daudz vairāk sekotāji nekā piemēram Instagramā. Tāpēc arī Instagramā ir varbūt lētāk kaut kas. Un jā, viņi negribēja Instagramā, viņi gribēja TikTokā, un viss labi, tad... Ja, nu, protams, viss ir arī atkarīgs no tā, kas raksta. Nav tā, ka tikai nauda un tikai tas viss, kas man interesē. Protams, ka nē. Gan jau, ka tev ir bijis kaut kādas sadarbības, piemēram, ar brendiem, kurus tu tieši gribi strādāt. Nu tā. Un, piemēram, man, kad laiku atpakaļ piedāvāja Neste. Un man tajā brīdī īstenībā vispār neinteresēja tā nauda. Man vienkārši interesēja tas, ka... Degviela. Degviela arī nav slikti, bet vairāk tas, kad baba var būt tā kā kopā ar Neste. Nu, tāpēc, ka Neste jau ir super milzīgs brands, un viņš jau ir sens un tāds, un viņiem nebija iebildumi, kad izmantoja tās mašīnas, kas ir aplīmētas un tā, un ka tas man tā kā patika riktīgi sasaistot. Nu, es arī sadarbībā dabūju savas tiesības, man arī ļoti patika komunikācija, man patika, ka arī saturā es varēju izpausties. Tad tā kā deva pilnīgi brīvība tā? Nu, protams, es nevarēju tur braukt dzērumā pie stūras un stāstīt, cik apigēna tagad man iet, jā. Protams, ir kaut kādas saprāta robežas, bet tā, jā, es varēju jebko, ko es gribu, piemēram, uztaisīt, es nezinu, vai tu redzēji, uztaisīju video, kur savam instruktoram atnesa cepums. Un tas video, uz ko 100,000 skatījumiem aizgāja. Apgriežamies pie pirmās iespējas. Bet šitā ir tā, ko es teicu, kad ir, man liekas, vērtīgākas tās sadarbības, kur cilvēks tā kā ieliek sevi. Un tā kā tu redzot, teiksim, izdomāja. Jo tur bija arī kaut kāds prikols tieši manam instruktoram par tiem cepumiem. Un tad es arī... Kaut kas par no sērijas, ja kaut ko labi izdara, tad cepums, tas prikols. Skatītāji tevi vērtēs. Kaut kas slikti notika. Raksim tik reizes regulējumā, priekšā viņiem neteikšu. Kas ir vispār, teiksim, pa mašīnām runāt? Kas ir tev sapņu mašīna? Tā, ko tu pieminēji, jeb tāda reāli, ko tu tiešām ļoti gribētu, kas varbūt, piemēram, nav tavu budžeta mašīna, bet tu tā domā, jā, šo es tiešām ļoti gribētu. Nu, šobrīd ir tā, ka es izmantoju tās carsharing mašīnas, ja? Un man ļoti ir iepatikusies tā Peugeot 208, jo viņai tāda maza stūrīte un tāda ceļa, ka tu ar kartingu braukā. Viņa tāda kosmiska salonā, vai ne? Es neesmu jā, braucu, bet es tā minu. Man ļoti nepatīk no ārā, kā viņi izstāsta. Viņa ir laikam tas hatchbacks, kā viņas tur sauc, jā. Man sedāni vairāk patīk, jā. Bet es nesēdošu laukā, vai ne? Es iekšā esmu mašīnā. Jā. Tāpēc man tas tā ārā nav tik ļoti būtiski. Bet man patīk tās kupras. Man patīk arī... būtu, nezinu, tāds neierobežots, pieņemsim, budžets. Es nezinu, man ļoti daudz Honda Civic jaunā patīk. Teiksim, pa labi. Man arī patīk tā ID3 Volkswagen, ko es eksāmenā braucu. Nu, man arī autoskolā bija tā mašīna, tieši pēc, ka tieši mans instruktors dabūja to mašīnu, es dabūju pirms eksāmena pabraukāt. Pagad kreisi, jā? Man liekas, teica pa labi, bet labi, griežam pa kreisi. Nē, es varu. Tad būs grūti izgriezt, tas pats beigās aizmirst. Klausījos tevi, un es aizmirstu, kur puses tāds. Bet nu, tāda noteikti sapņu mašīna. Nē, tāda viena, kuras laižas iekal katru dienu, nē, tāda nav. Man ir vienkārši vairākas, kas man patīk. Bet tu vairāk sevi tā kā redzi, tu, teiksim, citiem tā domāšana, kad priekš, kam viņam savu mašīnu, viņi izmanto carsharingu. Un tas pat īstenībā varbūt gada griezumā varbūt sanāk pat izdevīgāk, ja tu rēķini visas oktas, kasko, apkopus, visu un mašīnas vērtības zudumu. Kā tu redzi to? Ka tu labāk vairāk tā kā izmantotu sharingu, vai tu tomēr gribi savu mašīnu, ka tu zini, ko tu rēķinies un visu? Mēs brauksim pa kreisi un regulējam arī pa kreisi. Nu, šobrīd, kamēr man nav iespēja pirkt savu mašīnu un apkalpot savu mašīnu, protams, carsharings ir ļoti izdevīgs un ļoti forši, bet man patīk, jā, tā sajūta, ka tev ir tā kā savs, ka
tu zini, man vajag tagad aizbraukt, es tagad arī dabūšu mašīnu. Nav tā, ka tev tur jāskatās un pusstundas attālumā ir, un tad tev jāņem bolts skūters un jābrauc pēc tās mašīnas. Nu, tad tu vairāk esi par to, ka tu gribētu tā kā savu. Es gribētu savu, jā, bet bez maksas. Ja es domāju, vienkārši jauniešiem vai nemainās tā domāšana tāda, ka, priekš kam to no sērijas savu, ka tu vari dabūt visu, tu vari braukāt ar dažādām, tev nav jāsamierinās, tam nezinu, vienu brendu kaut kādu. Nē, forši ir savādas, ka tu zini, ka tā ir sava. Ja man, piemēram, es neciešu Ford Fiestas, pretīgi mašīnu, viņi brauc tīzli, es tur, visu laiku, visu ļoti tīzli, jā. Un es sev nekad tādu nepirktu. Bet, ja es dabūju Toyota Corolla, Toyota Corolla man vēl patīk. Jā, okay. Un tā tur Toyota CH kaut kā tā lielā. Kāds C? Jā, viņa tāda. Es pat neatceros, tāda formīga tā mašīna, man ļoti patīk. Viņa arī iekšā. Vienīgais tur aizmugurē tie lodziņi tādi maziņi ir. Man liekas, mēs šeit ilgi stāvēsim. Tas nav viegls kuristājums, jā. Jā, man sadarās, mēs vairākas reizes šeit braucām. Arī kur viņi brauc? Es gribu saskaņāt to pildīt vienkārši. Pieņemsim par influenceriem runājot, vispār par to visu kā tādu. Es domāju, ka diezgan daudz jauniešu tādi, kas reāli grib savu dzīvi tā kā saistīt. Viņš domā, es būšu influenceris, pelnīšu daudz naudas, tā tālāk. Ko tu domā par tādu viedokli? Ja jaunietis tā kā grib iet uz to visu, sērijas, lai pelnītu naudu. Jo tomēr īstenībā, ja tā paskatās, tad tagad tomēr mums jau, ja es agrāk domāju, ka mums nav baigie piemēri, kas var, teiksim, to nopelnīt diezgan labu un pat lielu naudu. Tad tagad, manuprāt, jau ir. Man liekas, ka tie, kas parasti tur iet iekšā ar domu, ka es tagad pelnīšu naudu, tie arī tie, kas visātrāk kaut kur pazūd. Ja viņiem izdodās vispār kas izdeg tieši, tu domā, tādā ziņā? Ne tīri izdeg, arī pazūd. Viņi tā kā, cilvēki jūt, ja tu taisi vienkārši naudas dēļ. Ja tev viss katrs otrais video ir reklāmu, tu esi vienkārši kaut kāds reklāmas stends. Bet es domāju pat par to startu vairāk. Nav, ka tu startē, nevis te, ka tu jau kaut kas esi, bet ka tu startē un ka tu startē pa lielam tikai ar to mērķi, es gribu pelnīt ar to naudu un visu. Ja tev tas motivē un tas kas tev dzina uz priekšu, sākt jau var, visu, man liekas, pirmajā laikā jau nevienam tur baigi miljonus galvas nekrīt. Tagad es to veizu lieku. Tāpēc veizes tagad vedies. Esi braukas pēc veizes? Es neciešu veizu, ja es nesaprotu, bet es esmu ar Google Maps braukas. Bet es zinu, kā no šeit aizbraukt arī no galvas. Okay. Šis viss ir tā kā mans rajons. Bet jā, man liekas, nezinu. Tie, kas iet uz naudu, tie baigi tā ilgi nepaliek. Jo nepelni jau baigi daudz tajā pašā sākumā. Pieņemsim, kā tev ir bijis kaut kādas izdegšanas, ka tu jūti, ka ir pa daudz, ka visu laiku tie video, visu laiku jāfilmē, jāmontē un tā tālāk. Ir kaut kad bijis tāds izdegšanas moments, ka tev liekas, vai vajag pauzi paņemt no šo visu? Tā baigi, nē. Man ir bijis, ka es nezinu, viena nedēļa pirms sliktāk, tur kaut kas nesanāk, bet es vienkārši nefilmēju. Nākušu dienā es nezinu, tur paraudu, paklausos mūziku un pēc tam viss kārtībā var dzīvot tālāk. Cik ilgi tu to aktīvi filmē tā kā? Kopš tā 21. gada. 21. gada? 3 gadi tad, Mēram, jā. Tā, labi, pajautāšu vēl tev kaut ko interesantu. Vispār, kas ir tas, ko tu ikdienā nodarbojies? Šis arī ir tas? Vai jā, es braukāju ar mašīnām ikdienā un mani filmē. Nē, es domāju, tādā ziņā ar influencēšanu. Vai tev ir kaut kāds darbs, kad tu strādā? Kas ir tā kā tavs pamata darbs tādā ziņā? Nē, saturs šobrīd ir mans pamata darbs. Es taisu visādus video, tur kādos projektos. Es ne tikai kā influenceris darbojos. Es pirmā reizi to skaļi pateicu, tāpēc man bišķi brain freeze notika. Bet es arī, piemēram, televīzijā kādos projektos piedalos, piemēram, gudrs vēl gudrāk, es tur saturu sociālajiem tīkliem taisīju. Tā, ka tur nav mana seja, bet es tur tā kā esmu. Un visādi tādi, projekti. Kas ir bijis tavs pirmais, pieņemsim, darbs, ja vispār tāds ir bijis? Darbs, protams, ir bijis. Kad man palika 18 gadi, es vispār no Liepājas esmu. Es Liepājā dzīvoju. Okay. Tas kaut kad... Pat forša pilsēta. Man Liepāja ļoti ir iepatikusies. Jā, ir, jā. Ja tev netik ļoti.
Ja tur dzīvo visu dzīvi, tev liekas, tur nekā nav. Bet nē, Liepāja ir forši. Vasarā ļoti forši Liepāja. Vasarā ir super, jā. Jo tā, ka es braucu uz izaicinājumus uz Liepāju filmēt, man tiešām beigļi nepatikos. Nu jā, mans pirmais darbs bija kafejnīcā. Es biju, skaitījos bārmeni, bet es tur ēdienas visiem liku, tur galdiņus slaucīju pie kases. Bet tu sāki pirmais darbs tev bija 18 gados? Tas nebija mans pirmais darbs. Jā, 18 gados, kad man palika 18, bet nē, mans pirmais darbs bija slimnīcā. Okay. Es strādāju par apkopēju slimnīcā blakus morgam. Okay. Un man tur katru rītu bija... Nē, ten gādu morgā es paprasīju, lai man parāda, es gribēju paskatīties. Bet tajā morgā ir cilvēki tikai, kas ir slimnīcā miruši. Tas nav tāds morgs. Brauc. Ar smukām mašīnām nav nepatīkami palaist. Jā, ar šitādu mēs nesen nelaidīsim. Nu jā, mans pirmais darbs bija, man mamma palīdzēja tur tikt slimnīcā. Es 6 nedēļas nostrādāju, man ļoti nepatīk tas darbs. Sanāk, es starp 11. un 12. klasi vasarā man palika, manā aprīlī palika 18, tad vasarā es strādāju starp to brīvlaiku skolas, starp 11. un 12. klasi. Bet tas sanāk ļoti agri, tu nesāk strādāt, ka es teicu vienos, ka jaunieši tur 15 gados, 16 gados sāk strādāt. Nē, es strādāju uzreiz, kā es varēju oficiāli strādāt. Līdz tam tad sanāk, tu vienkārši mācījies un darīji kaut kādas tādas lietas. Jā, prasīju mamai naudu. Es kaut kādu, tur nezinu, 20 eiro nopelnīju malku sakrāmējot kaut ko minimāli tā, ka... Bet tas ir senčiem, vai kādiem tur pazīstamiem, jā. Kas ir ekstremālākā lieta, ko tu darīsi? Ir kaut kas tāds ekstremāls, ko tu darīsi? Nē, es gribu aizbraukt beidzot uz Siguldu, izlekt ar to tur. Man ļoti bail. Man jau kaut 3. gadu sauc izlekt, bet es nevaru saņemt, jo man ļoti bail no augstuma, tāpēc es vispār ekstremālākais, man liekas, lidmašīna lido. Bet es Siguldu tev iesaku aizbraukt izleci. Zini, kāda ir sajūta? Man bail, man stāstīja, ka tur potīts parauj, man ir bail, ka man izraus potīts. Bet, nē, par to, es biju visvairāk pārsteigts par to, cik maigs ir tā kā tas piezemējiens, ka tu tā kā atspērēs. Par to tu vispār man par to ļoti bail. Tur ir tā reāli, tu pieeja klāt pie tā, un tev nav vispār variantu neizlikt. Ja tu neizliksi tavu, viņi vienkārši beigās izgrūdīs, palīdzēs. Tā kā tu to sajūti tāpat noķersi. Jo atpakaļ ceļi, ka tie kā pagoniņā vispār ir nav. Bet sajūta tiešām ir tāda nav. Tas ir tiešām nekamēr ekstremālākais, ko es izdarīju. Tāpēc, ka es pats tā kā izlecu, bet reāli liekas, ka tu taisi tā kā pašnāvība. Jo man sanāk tā, ka man jocīgākais likās tas, ka, ja tev ir kaut kāda ekstremālā karuseļa, tu parasti esi riktīgi visur kaut kur iespiest, tā kā piespēdāts, tu pamatīgi un to jūti. Tā kā. Tur to nevar just, jo tev tikai ap kājām ir tās trausas, kaut kas bišķi ap vidukli, un tas viss ir tāds ļoti viegls. Tāpēc liekas, ka tu vienkārši tā kā lēc ārā. Ir kaut kāds video bijis, kuru tu esi filmējusi vai piedalīsies, un par ko tev beigās ir kaut kāds cringe bijis, ka tu esi nožēlojis, ka viņš vispār filmēts un publicēts? Man daudz TikTok nav publicēti. Jā, okay. Bija viens video, tas nebija manā kanālā. Man nebija cringe, man patika tas video, bet man viena baigi nopietnā sadarbība nolec pateicoties tam video, jo kāds bija izgriezis fragmentu, kur es ar alus pudeli stāvu rokā, un saltiņš man stāvēja uz galda. Un man bija ļoti svarīga sadarbība ar SPCH, to centru. Un viņi man dropoja, viņi man dropoja pēdējā brīdī. Tikai dēļ tā video? Dēļ tā video, jā, ka viņi negribēja. Bet cik tomēr ir jāpiedomā pie kaut kādām tādām lietām, kad nav... Tāpēc es arī nelamājos internetos. Viņš ir tālāk brauc, brauksim tālāk. Ka tomēr tas kā nāk līdz visu laiku. Tā, ka tev tomēr ir jāpiedomā, ja tu gribi tās sadarbības ķert, vai ne? Tad... Jā. Nē, man arī nepatīk, ir te uzņēmumi, kas grib rītīgi clean būt. Bet, labi, ņemot vērā to, kas tas pa uzņēmumu, saprotu. Jā, skatoties kāds, bet man liekas, ka pat vairāk cilvēkiem sāk patikt tas cilvēciskais faktors, ne? Kad, ka tu arī tādā, nerunāt ar beigas, super pareizā valodā. Man liekas, jauniešu auditorijā tas vispār, nav aktuāli, tā kā, ka tu runā vienkārši ideāli. Pirms skatoties to pašu, Ryanairu, kāda viņiem ir tas mārketings, ka viņi visu laiku par sevi ierāds. Viņi visu laiku ierāds par to, ka cilvēki, ka nav legroom, tur kājām, ka ļoti lēti viss ir. Citu funny storiju šajā vietā vakar
es gandrīz cilvēkam uzbraucu virsū. Griežoties kaut kur, jā? Nē, es braucu tā kā šī mašīna, jā. Un tur vienkārši kaut kāds vīrietis. Izlec tā kā uz ceļu? Nu, es izstījās bišķi tāds dzērājs. Un viņš vienkārši sāka iet, jā, man priekšā, un es ridīgi bremzēju. Un pirmo reizi, atceros, man bijuši vairākas reizes, kad man ir jābremz, nu, vai varētu to tur pīpīt izmantot. Un es visu laiku aizmirstu, jo es domāju par to, ka man ir jābremzē. Un tad vakar es pirmo reizi uzspēru un bija tik patīkami sajūta. No, kaut kāda tāda bīstama situācija tev ir bijusi, neskaitot šo kaut kas uz avārijas situāciju? Man ir funny story. Tad, kad es filmēju savu jaunāko video kopā ar Lauru Reiniku, es viņam braucu pakaļ. Jā. Un... Tu vari pēc izvēles jau tad meklēt. Bet, ja tu gribi sevi izaicināt, tad tu varētu 90 grādos apakaļ gaitā nopirkoties kā eksāmenā. Gribi? Nē. Negribi? Es gribu šeit atstāt mašīnu, šeit. Šitā vienkārši. Labi, tad meklē vietu, kādu tu gribi. Nu, es braucu pakaļ tam Reinikam, un mēs pēc tam iebraucām degvielas tajā uzpildes stacijā. Nestē tieši, starp citu. Un... Es domāju, ka tu vari, ja tu gribi brīvāku vietu tiešām, tad tu vari braukt apkārt un izbraukt ārā, un tad nobraukt tur, kur mēs bijām, tikai tev uz priekšu tajā saulītē. Es stāvietas, es ļoti maz braukājos, tā kā es pats nezinu, kas te vispār notiek. Nu, lūk, mēs iebraucām tajā degvielas uzpildes stacijā, un es gribēju kaut kur apstāties, lai var izkāpt ārā un iet tajā benzīntankā. Un kaut kāda sieviete, viņai bija milzīga mašīna, es nezinu, kas tā pa marku, nu tik milzīga. Un viņa sāka atpakaļ gaitā braukt man virsū. Okay. Viņa gandrīz mani iebrauc, bet visrēcīgākais ir tas, ka, ja viņa tiešām būtu iebraukusi, ja mēs izkāpjām, es kaut kādā ritīgi sabijusies metrī un Lauris Reiniks. Tas būtu tāds labs, jā, prikals. Bet jūs vienkārši stāvējāt un jūs vienkārši neredzējāt? Es gribēju pie bortiņa piebraukt, jo sākumā gribēju braukt turpat, kur viņi iebrauc, bet tad es domāju, labi, es jau neiešu tur cīnīties par vietām, jā. Un šķiet, man patīk parkoties tieši, pa 2 vietiņām. Žēl, ka eksāmenā tā nevar, es domāju, visi būtu priecīgi. Nu, pa braucienu tavējās pa kļūdām tev vispār neko neteikšu. Jo nebija tāda. Jā, jo nebija tāda skatītāja, tad, lai izvērtētu tavu braucienu. Bet vispār tā kopumā, kā tu brauc, man patīk. Tu brauc droši. Nu, tiešām var just, ka tu jūties droši ar reķinu. Arī filmēšana kaut kādu maziņu spriedzīti uzliek, sveša mašīna uzliek spriedzīti. Viņa nav maza, arī gabarīti tiešām ir liela. Tu ļoti labi tikai gabarītiem galā. Vienu brīdi tur bija tā ļoti tuvu apmalē, pirms Āgenskalna tirgus, jā. Šitāds gabaliņš kaut kur. Bet tu visu izjūti. Es izreikināju visu, tagad viss kārtībā. Jā, tā kā tu esi beigais malicis, un man liekas, ka tu esi pilnvērtīgs vadītājs. Kaut kādas kļūdiņas ir, bet, zini kā, manuprāt, ir svarīgi, lai, kad tu brauc, tu jūties droši. Un ar tevi tiešām var, braucot, justies droši. Tā kā bonus tev, jā. Man abi 2 eksāmeni pieņēmēji, kad es braucu. Gan CZD, gan autoskolu pateicu, ka viņiem garlaicīgi ar mani braukt. Ja es braucu pareizi, es nevienu nenobraucu. Jā. Jā, nē, tiešām tā arī ir, tā kā tu esi malicis. Paldies. Tā kā paldies, ka piedalījies.